Sveicināti skatītāji, klausītāji. Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji šobrīd atrodamies 333 trasē. Viss sapakots, gatavs, nu ko. Varēsim laisties piedzīvojumos. Jā, cerams, ka viss ir paņemts un viss labi. Beigu maršruts mums bija kempings aiz Tūjas, bet beigās mēs apstājāmies tomēr kempingā Tūjā. Ceļa vajadzēja ļoti labi piestiprināt mantas, līdzi ņēmām pat mangālu. Kopumā braucām 12 personas ar 8 kvadricikliem. Braucam ar kvadricikliem. Viss tā notiek, ogles ir, somas ir. Nu kā tev brauciens? Interesants, ļoti interesants. Tā, šeit ir arī gaileni. Pašā sākumā praktiski neko nefilmēju, jo biju pie stūres un arī tā kā man vienīgajam bija vietiņa, kuru ielikt telefonu. Līdz ar to arī biju pats pirmais kolonnā, kurš rediģēja maršrutu, pēc tam jau samainījās. Lielākā problēma bija tāda, ka pēc kartes, kad mēs izplānojām maršrutu, ceļš izskatījās braucams, bet beigās tomēr izrādījās strupceļš. Maksimāli braucām pa zemes ceļiem, tomēr nevienmēr tas bija iespējams, nācās braukt šad tad arī pa šosejām. Nedaudz par izmaksām. Kvadricikla noma 24 stundām izmaksāja 130 eiro. Vēl bija drošības nauda 200 eiro, kuru godīgi atguvām atpakaļ, tātad ar to viss kārtībā. Pēc tam degvielas izmaksas ar 35 eiro, pildījāmies 3 reizes. Vēl bija kempinga izmaksas 15 eiro no kvadricikla. Vēl metāmies kopā pārtikai, vienai personai 11 eiro. Vēl kaut ko papildus graužam un nopirkām, tas ap 20 eiro. Pējās izmaksas vienai personai mums sanāca 128,5 eiro. Maršrutu saīsinājām savādāk, Krimalnieku kempingā mēs būtu ieradušies tikai rīta pusē. Viss tā normāli ir noputējis, bet esam veiksmīgi atbraukuši, viss forši. Vakar pusē mierīgi pasēdējām, apēdām sašļiku un soļanku un tad jau gājām gulēt. Paldies brālēnam par telti, ļoti noderēja, jo manai teltī man kājas paliek ārā. Šeit vēl ir priekšnamiņš, tad kājas paliek priekšnamiņā. Ļoti labi. No rīta izbraucām diezgan agri, paēdām brokastiņas un tad jau devāmies ceļā, jo ap 1 vajadzēja jau atdot transporta līdzekļus. Jā, Krimalniekos, nu tā jau normāla vietiņa, te īstenībā cilvēki tik daudz nebija, bet... Vakarā nopeldējos jūrā, bija diezgan silts, vienīgi akmeņainā pludmele sagādāja nērtības, bija diezgan grūti pārvietoties pa ūdeni. Šeit varēja arī noīrēt katamarānus par 10 eiro, kā arī subdēļus. Cenu gan neatrada. Nākamajā rītā diezgan steidzīgi savas teltis salikām kopā. Pēc tam jau vairāk pabraukājāmies pa enduro trasi, blakus 333 trasē. Braucienam noslēdzoties, savā starpā runājām, ka varbūt nedaudz bija par tālu maršruts, varbūt pietiktu vairāk pa kādu enduro trasi pabraukāt vai pa tuvākiem meža ceļiem. Bet tā, piedzīvojums bija ļoti foršs, jauks, viss beidzās labi. Paveicās, ka Audi autovadītājs mums neieskrēja priekšā, kā viņš izdarīja smagai automašīnai. Mēs tajā brīdī bijām mežā, bet mūs šķira daža stundu atšķirība. Tā kā viss ļoti labi priekš mums beidzās. Black car spin. Left, right, left, right, left, right. Ik pa laikam ieraudzījām ļoti labas sēņošanas vietas, šajā reizē bija gailenītes, sēņotāji jau sēņoja, mēs arī gribējām sēņot, bet laika tik daudz nebija. Milzīgs paldies šī brauciena dalībniekiem, milzīgs paldies arī jums skatītājiem, ka noskatījies šo video līdz galam, ar jums kopā bija Edgars, uz drīzu tikšanos!